Šī tēma sākas ar dažādiem pamatprincipiem, ko atspoguļo vārds vadītāja spēja. Bet šī ideja ir nosaukumā tikai tādēļ, ka organizācijas, lai arī cik tehniskas, lai arī cik mehāniskas un lai arī cik strukturizētas, sastāv no cilvēkiem, kur strādā kopā, lai sasniegtu rezultātus vai mērķi. Atņemt cilvēkus un organizācijas vairs nav, ir tikai idejas, teorijas un pat sapņi. Bet bez cilvēkiem nav nekas cits kā infrastruktūra, nevis organizācija. Tā kā cilvēki veido organizāciju būtību, tad cilvēki, kur strādā kādā jomā, ir mērķu sasniegšanas būtība. Zinātne, tehnoloģijas, procesi, nekustamie īpašumi, mašīnas, dabas resursi. Šos visus savēr kopā cilvēki, kas apvieno spēkus, lai izpildītu kopīgu uzdevumu, vairākus uzdevumus un gala galā pat sasniegtu kādu mērķi. Ekonomisti par produktivitātes faktoriem nosauc zemi, darbu, kapitālu un uzņēmējdarbību. Mūsu nolūkam šie faktori ir apvienoti organizācijā, kas izmanto šos faktorus, lai gūtu rezultātus, un ekonomistam, lai gūtu preci un pakalpojumus, kuriem būs vērtība tirgu. Tā kā cilvēka dēļ šie resursi ir apvienoti, un tā kā cilvēki ir šīs organizācijas līme un smadzenes, mēs virzamies uz viņiem un to, kā viņi funkcionē, kā viņi strādā kopā un kā viņu pūliņu kopums veido vērtību sabiedrībai. Šo pūliņu kopums, cilvēku kontakts, dod iespēju organizācijām sasniegt mērķus. Organizēšana nav tikai filozofiska doma, bet gan reāla darbība. Bez cilvēkiem nebūtu mērķu, un bez cilvēkiem mērķi netiktu sasniegti. Ar to līderu loma paliek daudz skaidrāk. Līderis ir tas, kurš savieno cilvēkus un pārējos ražošanas faktors, lai sasniegtu mērķus, lai radītu preci un pakalpojumus.